Sveiki visi! Tātad šodien es jums rādīšu, ko drīkst darīt un ko nedrīkst. Ne jau nedrīkst, bet nav ieteicams darīt, jo tas jums tieši būs sliktāk. Tā šodien es jums parādīšu, kas būtu ieteicams tā kā darīt Skyblockā, kas nebūtu ieteicams. Tātad pirmais, kad jūs taisat mūrakmens ģeneratoru, bieži daudziem gadas tā, ka lava ir pārvērsts par obsidiānu. Tas ir tā, ka saskaras ūdens ar lavu. Protams, to var risināt ļoti vienkārši. Vajag uztaisīt tūlīt uztaisīšu. Tātad jums vajag ūdeni, lavu. Ūdeni lejiet šite. Tas caurums var būt, var nebūt, tas ir pilnīgi vienalga, bet, galvenais, lai viņš ietek iekšā caurumā, ne jau tek pa šejieni. Un tad jābūt 4 bloki šādi. 1, 2, 3, 4. Un 2 bloki ir lava, 2 bloki ir ūdens. Tātad lava iet pilnīgi taisni, šādi. Bet ūdens iet vienu bloku, uz viena bloka stāv, uz otra krīt lejā. Ja viņš būs taisns, tad, būs ķibele. Tas būs šādi. Un tad jāsanāk šādi. Un tad jums sanāk cobblestone ģenerators. Tātad vēl viena lieta. Jums parasti daudzos skyblockos, vismaz cik es zinu, principā šitais skyblocks ir domāts tā kā hardcore, un šita, man liekas, ziemas nav. Es viņu īpaši ilgi neesmu spēlējis, tāpēc es nezinu. Bet labi. Tātad skyblockos, kuros ir ziema, parasti šis ūdens bloks, viņš vienkārši sasalst. To var labot vienkārši vainu uzliekot lāpu, angliski torch, uzliekot šeit blakus, tad viņš vispār nesasals. Vai arī vienkārši pilnīgi jebkādu bloku uzlikt virs viņa, un tad viņš nesasals. Un tad jums viss strādās, kā strādāja. Koks izauga. Tā, kas vēl? Un varbūt arī tas jums vajadzētu jums to zināt. Varbūt daudzi nezina, varbūt daudzi zina. Es īsti nezinu. Bet, labi, ledus parasti daudzi, kad kaut ko grib taisīt, kādu, piemēram, zirnekļu fermu, to es parādīšu kādā citā video, kā uztaisīt zirnekļu fermu tieši Skyblockā. Un izmanto ledus blokus. Bet reizēm gadās tā, ka ledus bloki vienkārši viņi pazūd, un iemesls ir tāds, ka ja apakšā nav neviena bloka, un ledus vienkārši stāv tā kā gaisā, un ja viņu sasit, no viņa neizkrīt pilnīgi nekā. Bet ja zem viņa ir kāds
blokus, piemēram, šīs, tad, nu, tad viņš tā kā ir ūdens pēc tam. Nu, tā. Tā tad es sataisīšu vienu lietu un būšu atpakaļ. Tā tad esmu atpakaļ, esmu uzbūvējis, nu, XP fermu, tas ir, nu, tā domāts priekš, nu, tā skybloka. Nu, jā, kroči lieta tāda, kuram no jums ir gadījies tā, ka jūs vienkārši sītat mobus un vienkārši creepers pēkšņi uzsprākst, visi mobi izbēg ārā un vienkārši ir pa jūsu visu salu. Nu, principā, to var viegli labot. To es ātri parādīšu. To es, nu tā, principā, izdomāju izdarīt vienā serverī, spēlēju serverī. Un tur nebija neviena plugina. Nu, tāda nebija plugina, ka, cipa, ūdens nesprāk. Ne jau ūdens, bet, nu, creepers. Atvainojos. Nu, tas ir līdzīgi kā, tāpat kā TNT, nu, dinamīts, viņš vispār nesprākst ūdenī, nu, sprākst, bet, nu, efekta nav nekāda. Un, jā, kaut gan reizēm arī tas creeperus tāpatās, creeperi tāpat var uzsprākt, bet, nu, ļoti retos gadījumos. Ļoti reti gadās. Nu, tā tad šīs ir visas lietas, ko, nu, tā daudz maz vajadzētu zināt, ko nedrīkst darīt. Nu, nevajadzētu darīt, nav ieteicams. Labi, lai veids, spiežiet like, ja patīk, ja jums patika video. Un, jā. Un komentējiet, jo tāpēc, ka, nu, šīs video, nu, man ir, nu, var teikt, tā kā pirmais normālais video. Labi, paldies par skatīšanos, uz redzi!